Ir grūti noticēt, bet ir pagājušas gandrīz 2 nedēļas kopš Venecuēlas postošās dubultās zemestrīces. Un dusmas ir tikpat spēcīgas kā sēras. Bojāgājušo skaits tagad ir pieaudzis gandrīz līdz 3000 cilvēku, vairāk nekā 16,000 ir ievainoti. Gandrīz 200 ēkas pilnībā sabrukušas un ģimenes joprojām roku brūvešas ar rokām, jo valdības ekskavatori stāv dīkā bez degvielas. Tagad valstī, kurai ir pasaulē lielākās naftas rezerves, tas vietējiem iedzīvotājiem rada milzīgu neapmierinātību. 4 amatpersonas jau ir arestētas par vērtīgu lietu izlaupīšanu no gruvešiem. Starptautiskās glābšanas komandas sāk atkāpties. Un izdzīvojušie apraksta valdību, kuras vienkārši nav. Piemēram, šis tēvs, kurš meklē savas 3 meitas un bijušo sievu. Mēs esam bijuši šeit. Ģimene pēc ģimenes. Ja jums šeit ir tuvinieks, Dievs pasargā. jūs nākat viņus meklēt un glābt, bet šeit nav nekādas valdības atbalsta. Tas viss ir atkarīgs tikai no mūsu pašu pūlēm. Gandrīz 30,000 glābēji joprojām ir iesaistīti, tostarp 2000 ASV bruņoto spēku karavīru. Bet kopš 24. jūnija reģistrēti gandrīz 1000 pēcgrūdienu un cerības ar katru stundu izzūd. Šovakar jautājums ir, kurš patiesībā vada šo glābšanas operāciju? Un tagad mums pievienojas Mariana Atencio. Viņa ir venecuēliešu reportiere, kas daudzus gadus ir atspoguļojuši savu dzimteni. Viņš šo stāstu pārzina dziļi un personīgi. Marijāna, paldies, ka esi ar mums. Tu zini, šie stāsti, šie attēli, ko redzam, ģimenes roka ar plikām rokām, kamēr valdības ekskavatori stāv tukši bez degvielas. Es nevaru iedomāties, cik tas varētu būt nomācoši. Ko tu vari pastāstīt par to, kas šobrīd notiek Venecuēlā? Nataša, sašutums, neapmierinātība un dusmas pret šo režīmu ar katru minūti pieaug. Un es vienkārši vēlos atgādināt jūsu skatītājiem, ka šī nav valdība. Patiesībā tas ir režīms, kuram pat nav konstitucionālu tiesību vadīt šo situāciju vai pārvaldīt venecuēliešus. Neviens nebalsīja par Delciju Rodrigesu, lai viņa vadītu valsti un šo situācijas risinājumu. Jums jāsaprot, ka šī ir neizdevusies valsts. Mēs runājam par režīmu, kas vairāk nekā 20 gadus mūs ir novedis līdz situācijai, kurā mūsu slimnīcas ir paralizētas. Nav zāļu, nav ugunsdzēsēju, nav glābēju. Ja jūs aptur kāds no militāristiem vai policists, jūs baidaties no viņiem vairāk nekā no īstiem laupītājiem. Tāda bija sabrukusī sistēma Venecuēlā. Un tad vēl jāpieskaita 2 šāda mēroga zemestrīces. Tā ir ideāla vētra, kas briest. Cilvēki ir izmisuši. Kā mēs redzējām to intervējamo, kuru jūs parādījāt kamerā, viņi joprojām meklē savus bērnus, savus kailām, asinīm notraipītām rokām un režīmam, kas sēž uz tik lielas bagātības, kurš pat nav izvietojis visus tankus un karavīrus. Tie bija pirmie, kas apspieda mūs ikreiz, kad vēlējāmies miermīlīgi doties gājienā par demokrātiju. Tā ir situācija, kas, godīgi sakot, man nav skaidrs, vai tā spēs pastāvēt vēl ilgi. Un es domāju, ka ir svarīgi, kā jūs minējāt, amerikāņu klātbūtne uz vietas un abu Ameriku intereses Venecuēlā pēc 3. janvāra. Ka viņi atzīst, ka šis nav režīms, kas būtu piemērots mūs pārvaldīt pēc šīs krīzes, un ka mums steidzami ir nepieciešama pārejas valdība, kas to uzraudzītu. Pareizi. Es gribu par to mazliet parunāt, jo acīm redzot Maduro krišana, viņa atcelšana no amata, ko veic Amerikas Savienotās valstis, bija notikums, ko plaši svinēja venecuēlieši visā pasaulē un, protams, arī pašā Venecuēlā. Taču viņi ļoti ātri nomainīja Delcija Rodrigesa, kura bija daļa no viņa valdības. Un daudziem tas šķita kā ļoti nelielas pārmaiņas, kas patiesībā tika veiktas. Tātad tagad Rodrigesas vadībā, kādas ir tavas gaidas par to, kā mēs redzēsim venecuēliešu reakciju? Tu saki, ka ir daudz dusmu pret šo, zināms, pašreizējo režīmu. Es pieņemu, ka tā mēs to arī sauksim, vai ne? Un jautājums ir, vai mēs redzēsim cilvēkus iziet ielās vai lielas protestu akcijas, īpaši ņemot vērā visu šo postu un katastrofu, ko mēs redzam. Tātad, Nataša, es savā valstī gadiem ilgi miermīlīgi piedalījos gājienos, kad studēju universitātē. Mans tēvs nomira humanitārās krīzes laikā. Viņš bija klāt katrā protestā. Tātad mēs jau gadu desmitiem protestējam pret šiem pašiem cilvēkiem.
Delcija Rodrīgesa pat nebija persona, kas būtu netieši saistīta ar Maduro. Viņa bija viena no 3 galvenajiem prātiem aiz Maduro, viena no 3 varas turētājiem kopā ar savu brāli Jorge Rodrīgesu un iekšlietu ministru Diosdado Cabello. Tātad šie 3 cilvēki pārstāv ne tikai Maduro, bet ir vēl sliktāki par viņu. Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi Amerikas Savienotajām valstīm par to, ka tās ir atstādinājušas Maduro no amata, bet viņiem ir jāpabeidz iesāktais darbs. Un es saprotu, kāpēc sākotnēji Delcija tika paturēta amatā, jo viņa kontrolē armiju, institūcijas un naftas rezerves. Un atkal šie cilvēki piesavinājās mūsu valsti 10 gadus. Jūs nevarējāt viņus visus vienkārši noņemt. Taču ņemot vērā šīs humanitārās krīzes mērogu, tagad ir pienācis laiks pievērsties pārejas valdībai. Ne tikai tas, bet tieši to cilvēki ir sākuši prasīt uz ielām. Tostarp bijušais Venecuēlas augstākās tiesas tiesnesis. Viņas konstitucionālais pilnvarojums kā pagaidu amatpersonai, kas aizvieto prezidentu, beidzās pagājušajā piekdienā. Saskaņā ar mūsu konstitūciju tas ir 180 dienas. Tātad šobrīd viņai pat juridiski nevajadzētu vadīt mūsu valsti, izņemot to, ka viņai ir tā saucamais Amerikas Savienoto Valstu atbalsts. Bet es domāju, ka šajā posmā Venecuēlā mēs redzēsim badu, izmisumu, drošības trūkumu. Visi cilvēki, kas ir palikuši bez mājām, bez darba, visi bērni, kas tagad ir pārvietoti un šķirti no savām ģimenēm, kuri tagad ir kļuvuši par bāreņiem, tas patiešām var novest pie sprādzienu bīstamas situācijas, kur mēs redzam, ka cilvēki iziet ielās ar dusmām un vilšanos pret šo režīmu. Un es domāju, ka amerikāņi to zina, un tāpēc viņiem šobrīd ir 2000 karavīri uz vietas. Pareizi. Un tāpēc es vēlos runāt par to, kādu lomu Amerikas Savienotās valstis varētu spēlēt šajā situācijā. Acīm redzot, ņemot vērā to, ka Amerikas Savienotās valstis nolēma iejaukties, kad runa bija par Maduro, ir sagaidāms, ka tagad mēs redzēsim kādu veidu iejaukšanos, ņemot vērā šo milzīgo katastrofu, kas piemeklējusi Venecuēlas valsti. Bet kāda ir diplomātiskā dinamika? Vai ir kāds cits, kuru Amerikas Savienotās valstis būtu gatavas atbalstīt, kas nav Delcija Rodrīgesa? Es domāju, ka mums ir nepieciešama pārejas valdība no pilsoniskās sabiedrības sektoriem, kas ir eksperti tajā, ar ko mēs tagad saskaramies, lai pārņemtu Venecuēlu. Mums ir nepieciešama sava veida hunta, kāda mūsu valstī ir pastāvējusi agrāk. Kad vien mums bija, ziniet, mums bija diktatūra 50. gados, kad šis diktators tika gāsts no varas, mums bija 3 cilvēku hunta, kas pārvaldīja valdības pāreju uz demokrātiju. Redziet, 3 posmi, kurus skaidroja sekretārs Rubio, bija plāns Venecuēlā, lai atgrieztos pie pārejas valdības, atbrīvotu politiskos ieslodzītos un nodrošinātu brīvas un godīgas vēlēšanas. Tas ir tas, pie kā mēs vēlamies atgriezties. Taču šobrīd steidzamība, ar kādu tas ir nepieciešams, lai spētu reaģēt uz šo situāciju, ir 10-kāršojusies. Tas ir tā, it kā ierastā kārtība nevarētu turpināties, jo cilvēki joprojām mirst katru dienu. Un šie cilvēki, režīms, ir pierādījuši, ka ir pilnīgi nekompetenti un nespējīgi reaģēt uz šo situāciju, iespējams padarot to vēl sliktāku un izraisot venecuēliešu sacelšanos. Jā, man jāsaka, ir tik satraucoši redzēt šos attēlus. Es domāju, mēs visi lūdzamies par ģimenēm, kuras ir skāris šis katastrofa. Ļoti, ļoti grūti skatīties. Acīm redzot, vienmēr ir cerība, ka būs kāda veida kompensācijas, bet galu galā es nezinu, ko vispār var dot šīm ģimenēm pēc visa, ko viņas ir pārdzīvojušas. Tāpēc ir cerība, ka šeit būs kāda veida starptautiska iejaukšanās, lai iespējams sniegt kādu cerību nākotnē. Es vēlos tev pateikties, Marijāna, ka pievienojies. Mums bija patiešām interesanti dzirdēt tavu viedokli. Liels paldies, Nataša! Un šodien patiesībā ir Venecuēlas neatkarības diena. Tāpēc šajā dienā vairāk nekā jebkad mums, kā venecuēliešiem un starptautiskā līmenī, ir jāpaceļ sava balss. Paldies tev par tavu platformu! Paldies, lai Dievs svētī!